Turpinājums. Šodien atkal runājamais noskaņojums. Un man cilvēks saka, es jau tās tiesas, man jau neko nevajag. Es esmu tas labiņais. Nē, es vienkārši pateikšu, par ko mani tīri, ja dažas tādas pilnīgi nevainīgas piemērs, lai saprastu. Sanāca tā, ka skolas laikā bijām pārgājienā mežā. Un bija jāiet vakarā pēc malkas ugunskuram. Ieju mežā, tu tāds sauss nokaltis koks. Skatos, zārs bez mīsas, pilnīgi tāds balts nokaltis. Sāku laust zāru. Turās. Grūti nolaust. Lauzu, un pēkšņi viņš lūst, un čik, un es sajūtu, ka baigās sāpes plecā. Tā kā plecs palika tā kā uz pusēm, izmežīs, neizmežīs, paņem ar otru roku, čik iespēd atpakaļ. Un tas plecs sāpēja man visu laiku, visu dzīvi. Aizēju nāves pasaulē. Viņi saka, kāpēc tu bojāji dabas harmoniju? Koks bija vēl dzīvs. Parāda man to situāciju. Koks bija dzīvs. Un viss. Izsauc meža gadu. Dievu vai vienalga sauc, kā viņš, es nezinu, kā viņš to sauc. Un viņš pasaka, ok, lūdzu tagad man piedošanu. Tev nebija koku, ko paņem blakus. Tu nebūtu savu putru uzvārījis tur ar nokritušiem kokiem. Tu varēji ņemt. Kāpēc tu nolauzi zaru dzīvam kokam? Es saku, bet viņam nebija mizas, viņš bija sauss pilnīgi, arī tam stumbram nebija mizas. Koks bija dzīvs. Viņi man saka. Iemācies redzēt pasauli, viņš ir kaut ko bojā. Jā, tā kā tiem, kas iedomājās tādu, jo es esmu tiesas un es dzīvi gājis. Es tad baigi pareizais. Mēs zinām visus likumus. Kam mēs esam ko kādreiz izdarījuši. Padomājam.